Šodien tādās lietās turpināsim stāstīt par Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātniskiem projektiem, kas tiek īstenoti ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu. Projekta Latvijas biomedicīnas pētījuma integrācija Eiropas zinātnes telpā mērķis ir veicināt Latvijas biomedicīnas pētījuma un studiju centra atpazīstamību Eiropā un sekmēt zinātnieku iesaistīšanos Eiropas Savienības un citās starptautiskās pētījuma programmās. Dalība Eiropas Savienības projektu konkursos zinātniekiem ir tas pats, kas sportistiem dalība Olimpiskajās spēlēs. Tie ir visprestižākie un visaugstākā līmeņa projektu konkursi, un uzvērtajos ir neapšaubāms apliecinājums pieteiktā projekta zinātniskajai kvalitātei, un tas nodrošina starptautisku atpazīstamību. Turklāt, tas ir komandas sports. Ļoti retos gadījumos projektu var pieteikt viens zinātnieks vai viena zinātniska institūcija. Visbiežāk projektu piesaka konsorcijas. Tā ir komanda, ko veido 10, 20 vai 30 zinātnieku grupas vai institūcijas no dažādām valstīm. Un dalība šādā konsorcijā dod iespēju gan apspriest jūsu idejas un izvirzītās hipotēzes ar visaugstākā līmeņa ekspertiem attiecīgajā jomā. Tas dod iespēju plānot kopīgus eksperimentus ar šiem ekspertiem, kā arī apgūt jaunas metodas un jaunas tehnoloģijas. Šī projekta ietveros tiek nodrošināta Latvijas biomedicīnas pētījuma un studiju centra pētnieku iespēja piedalīties starptautiskās zinātniskās konferencēs, kā arī iespēja viesoties vadošajās ārvalstu zinātniskajās institūcijās. Šo vizīšu laikā parasti tiek prezentēti pētījuma rezultāti un idejas un tiek apspriesti virzienu veidi, kādos varētu sadarboties. Un trešā aktivitāte ir pašu šo starptautiskās sadarbības projektu iesniegumu sagatavošana. Gan Eiropas Savienības 7. ietvara programmas konkursiem, gan citiem starptautiskiem projektu konkursiem. No šī projekta līdzekļiem tiek finansēta gan pašu šo konsorciju izveidošana, gan arī projektu iesniegumu sagatavošana. Šī projekta viens no mērķiem un aktivitātēm ir vērsts uz to, lai sabiedrību informētu par to, kādas zinātniskās aktivitātes tiek veiktas šajā institūtā. Un tika šī projekta ietvaros izveidota darba grupa, kas tātad mēģina strādāt uz dažādām mērķa auditorijām, lai šo komunikācijas trūkumu mazinātu. Viena no mūsu aktivitātēm bija izveidot jaunu biomedicīnas centru mājaslapu, lai ikvienam būtu skaidri un tādā vieglā veidā pieejama informācija par šajā institūtā izstrādātajiem zinātniskiem projektiem. Otra mūsu aktivitāte ir informēt jauno paudzi, braukt uz skolām, vidusskolām, stāstīt tādā skolniekiem un cilvēkiem saprotamā valodā par to, ko zinātnieks dara šeit un kam tas viss ir vajadzīgs. Kā arī mēs veidojam dažādus industrijai un varbūt biznesa cilvēkiem vairāk orientētus bukletus. Pētnieki Latvijas biomedicīnas pētījuma un studiju centrā strādā pie projekta Jauns hepatīta B vīrusa infekcijas modelis un pretvīrusa līdzekļu izvērtēšanas tehnoloģija. Projekta specifiskais mērķis ir cilvēka cilmes šūnu hepatogēna diferenciācija un jauna HBV infekcijas modeļa izstrāde uz diferenciēto hepatocītu un vai to priekšteču bāzes. Mēs ejam ceļu to, ka mēs gatavojam faktiski zāles katram cilvēkam individuāli. Ja? Jo vienam cilvēkam tās ir zāles, citam ir inde. Ja? Tas ir viss iespējams pateicoties tam, ka mēs paņemam no konkrēti cilvēka cilmes šūnas un uztaisam viņas par jebkuru cilvēka orgānu šūnu, par aknu, tā skaitā par jebkuru citu. Un tad, ja šī slimība skār, piemēram, aknas, tad mēs uz šīs aknas šūnas varam noteikt, kā efektīgāk ārstēt šo patoloģiju. Faktiski mēs šo aknu uztaisam miniatūrā, saslimdinām ar to kaiti, kas ir cilvēkam. Un tad in vitro, tas ir trauciņā, ja, izārstējam, atrodam to terapiju, kas ir visefektīvāk, vismazāk kaitnieciskāk šim cilvēkam. Projekts norit ciešā sadarbībā ar Latvijas infektoloģijas centru, kur tiek ņemti materiāli zinātniskajiem pētījumiem. Šī medicīna pasaulē ir, teiksim, nevis bērnu autiņos, ja, bet mātei vēderā, teiksim tā. Viņa vēl nav piedzimusi. Mēs esam šeit tehnoloģijas, teiksim tā, avangardā. Un tad, kad tā sistēma piedzims, mēs būsim gatavi strādāt. Latvijas biomedicīnas pētījuma un studiju centrā tiek īstenots projekts sortāzes inhibitoru atlase antimikrobiālās terapijas nolūkiem.
Projekta specifiskais mērķis ir grampozitīvo baktēriju šūnapvalka enzīmu sortāzes A inhibitoru atlase ar gala pārbaudu dzīvnieku modelī. Projekta realizācija paredz atlasīt jaunus ķīmiskus savienojumus ar sortāzes A inhibitoru spējām un antibakteriālām īpašībām, kuras varētu tikt patentētas un uz to bāzes radītas jaunas zāles grampozitīvo baktēriju slimību ārstēšanai. Kā galvenais objekts, ko mēs pētam, ir Staphylococcus aureus transpeptidāze, kas saucās sortāze A. Šis proteīns ir ļoti svarīgs konkrētam mikroorganismam un ir sastopams un ir pārstāvēts arī citos grampozitīvos mikroorganismos, kā ferments, kas atbildīgs par virsmas proteīnu novietošanu uz šūnapvalka virsmas. Rezultātā, ja mēs varam atlasīt tādus ķīmiskus savienojumus, kuri inhibē sortāzes A darbību, mēs varam iegūt līdzekļus, kuri varētu palīdzēt cīņā ar šādiem mikroorganismiem, kuri iegūši rezistenci pret pašreiz esošajām konvencionālām antibiotikām. Parādība, kad cilvēkam patogēni mikroorganismi iegūst rezistenci pret šobrīd esošajām antibiotikām, nav nekas jauns. Izmantojot un izgudrojot arvien jaunas antibiotikas, paiet kāds laiks, un patogēnie mikroorganismi ir izveidojuši mehānismus, ar kuru palīdzību viņi spēj apiet šādus jaunus terapijas līdzekļus. Un tāpēc ir nepieciešams nepārtraukti izgudrot arvien jaunus un jaunus līdzekļus, lai varētu apkarot šādus patogēnus. Jaunu savienojumu atlase parasti tiek veikta izmantojot vienu no 3 pieejām. Tā ir vai nu dabisku vielu chromatogrāfisku frakciju izmantošanu, vai nu modelēšana, ja mēs zinām pietiekami daudz par mūsu interesējošo ķīmisko savienojumu, uz kuru mēs gribam iedarboties. Un 3. pieeja ir lielas ķīmisko savienojumu bibliotēkas izmantošana, kuru mēs pārbaudām un rezultātā atlasam vairākus svarīgākos savienojumus, kuriem piemīt konkrēta īpašība. Mūsu gadījumā īpašība inhibēt sortāzes A enzimātisko aktivitāti. C hepatīts pasaulē ir plaši izplatīts un par to runā daudz. Pasaulē apmēram 3% slimo ar hronisku hepatītu C, Eiropā vidēji 1,7%, Latvijā tie varētu būt 40–50 tūkstoši cilvēku. Ar jauna tipa terapeitisko anti-HCV individualizēto vakcīnu prototipu izstrādāšanu nodarbojas pētnieku grupa Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā. Un pašreizējā ārstēšanas schēma ir ļoti dārga. Ja? Tā tiek subsidēta no valsts, bet tik vai tā sanāk dārgi. Un efektivitāte arī vēl tālu no vēlamai. Un arī tā arī ir smagas blakus parādības. Bet mūsu projekts tiek veltīts aizvietot esošo terapiju vai papildināt ar terapeisku imunizāciju, pielāgojot to terapiju katram individuālajam pacientam. Jo hepatīta C vīrus ir ļoti mainīgs. Principā tas ir galvenā problēma, kāpēc tā vakcīna joprojām nav pieejama, terapeitiska, gan arī profilaktiska vakcīna nav pieejama. Un mēs izdomājušam, ka mūsu vakcīnai būs 2 komponenti. Viena nemainīga, kas ir kopēja visiem hepatīta C vīrusa genotipiem, bet mūsu gadījumā, mūsu prototipa, mēs paņemam tipisko vīrusu tipisko tieši Latvijas pacientiem, un otrā daļa, kas būs pielāgota tieši katram pacientam.
Arī šai projektā pētnieki sadarbojas ar Latvijas infektoloģijas centru. Viņiem ir liela pacientu asins paraugu kolekcija, un viņi pēc mūsu, pasūtījuma mums veica izlasi, no kurienes mēs izolējam hepatīta C vīrusu un to, respektīvi, noraksturojam. Un balstoties uz tiem datiem, mēs arī konstruējam jau mūsu rekombinantus proteīnus, rekombinantus DNS, kas būs mūsu topošās vakcīnu prototipu komponenti. Līdz vakcīnai vēl tāls ceļš ejams, un pētnieki to nesola projekta ietveros. Tas būs prototips. Pēc tam, ja mēs pierādīsim, cerams, ka mēs arī pierādīsim, ka tas prototips ir efektīvs, ka tas ir perspektīvs, stāsies klīniskie pētījumi. Tur arī pirmā fāze, otrā fāze, trešā fāze. Kopā tas var būt kaut kā 3 gadiem. Pie jaunas universālas hepatīta B rekombinantās vakcīnas prototipu izstrādes strādā pētnieki bioloģijas doktora Andra Dišlera vadībā. Šis projekts ir veltīts universālas hepatīta B vakcīnas izveidei, kas balstīta uz rekombinanto proteīnu iegūšanu bakteriālās sistēmās. Esošās vakcīnas, hepatīta B vakcīnas pastāv, ir vairākas pieejamas pasaulē, bet viņas ir ierobežotas savā lietojumā, viņu imunogenitāte nav pietiekoša, viņas nedarbojas vecāku gājumu cilvēkiem. Tāpat hepatīta B gadījumā pastāv kronizācijas draudi, un šiem kroniskiem slimniekiem ir vajadzīga, atšķirībā no esošām vakcīnām, terapeitiska vakcīna. Esošās ir tikai profilaktiskas vakcīnas. Firmas strādā par šo vakcīnu uzlabošanas, uzlabojot tur imunizācijas schēmas, un tādā veidā mūsu projektā ir jauna koncepcija, izmantojot šī hepatīta B vīrusu citus antigēnus, kas rada specifiskas imūna atbildes pamatā bez B, ja bez šūna atbildes, kas veic šo antivielu produkciju, arī T šūna aktivāciju. Un tas ir balstīts uz, projektā tas tiek balstīts uz hepatīta B vīrusu iekšējo antigēnu, kurš tiek modificēts mērķtiecīgi. Un tādā veidā mēs ceram panākt tādu universālu efektu, gan radot šo profilaktisko efektu, kā esošās vakcīnas, gan papildinot ar T šūnu aktivāciju. Tātad ar pielietojumu kroniskiem slimniekiem un tādiem, kuriem uz esošām vakcīnām nav imūna atbildes. Mūsu uzdevums tiešā veidā ir, ja mērķis tādā projekta izpildes gaitā ir radīt efektīgas šo te vīrusu veidīgo daļiņu iegūšanas schēmas, tehnoloģiskās schēmas, atstrādāt šo daļiņu attīrīšanu un raksturošanu līdz tādam produktam, ko var piedāvāt, teiksim, firmām, kas tālāk veic šo vakcīnu, tālāk pārbauda un izstrāda. Vīrusveidīgo daļiņu nanotehnoloģiju zāļu un diagnostikas līdzekļu transporta struktūru izstrādē ar tik sarežģītu nosaukumu tiek īstenots projekts Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centrā. Viena no aktuālākajām problēmām mūsdienu medicīnas nanotehnoloģijās ir ārstniecisko un diagnostisko materiālu specifiska transportēšana uz noteiktiem orgāniem, audiem un šūnu tipiem. Problēmu būtu iespējams atrisināt atbilstošos preparātus iepakojot nanokonteineros un selektīvi novirzot tieši uz audzēju šūnām. Viens no perspektīvākajiem nanokonteineru kandidātiem ir vīrusveidīgās daļiņas. Tā kā vīrusi jau dabīgi spēja iepakot šo savu ģenētisko materiālu, nogādāt uz konkrētiem šūnu tipiem, tad mūsu ideja ir mazliet modificēt šo vīrusveidīgo daļiņu, šo vīrusu apvalku. Tā, lai viņi varētu piesaistīties, teiksim, pie kaut kādu audzēju šūnām, piemēram. Ja? Un viņos iekšā mēs arī varam iepakot ne jau tieši to vīrusu ģenētisko materiālu, bet kaut ko citu, kaut kādas tur zāles vai kaut kādu diagnostikas preparātu. Ja? Un šādā veidā, piemēram, ja mēs iepakojam kaut kādu toksīnu vai toksīnu priekšteci šajās vīrusveidīgajās daļiņās un pēc tam aiztransportējam viņu uz to vēža šūnām, teiksim, mēs teorētiski varētu panākt šo vēža šūnu nonāvēšanu, piemēram. Ja? Mums šobrīd ir uzproducēts un attīrīts vairāk kā 10 dažādu veidu šīs vīrusveidīgās daļiņas, ja? Tā skaitā no bakteriofāgiem, tie tādi baktēriju vīrusi, no augu vīrusiem, arī no cilvēku vīrusiem, tā skaitā hepatīta B vīrusi, ja? Un citiem. Otrkārt, ja,
daļa no šīm vīrusveidīgām daļiņām ir struktūrāli ļoti labi raksturotas, ir izpētīta viņu molekulārā struktūra. Ja? Kāpēc tas ir vajadzīgs? Tas ir vajadzīgs tāpēc, ka ja mēs zinām, kā šī daļiņa precīzi izskatās, ja? Kur katrs atoms ir novietots, tad mēs zinām, kā arī izmainīt šo vīrusveidīgo daļiņu. Tieši kurā vietā viņai mēs varam kaut ko piesiet klāt. Projekta gaitā tiek plānots izstrādāt tehnoloģijas materiālu pakošanai VLP un to transportēšanai uz leukocītiem, hepatocītiem un audzēšūnām.